Raidei. Paldies visiem tiem, kas mums seko, arī Facebookā, Latvijas Tehnoloģiskā centra mājaslapā un citās lapās, kas ir sadarbības partneri Latvijas Tehnoloģiskam centram. Nākamā tēma ir par mākslīgo intelektu. Kas tad īstenībā ir gudrāks? Kas ir tas gudrais mākslīgais intelekts mūsu uzņēmumos? Un varbūt ir kādi riski, kas apdraud mūsu uzņēmējdarbību. Varbūt ir kādas iespējas, kas mums nākotnē ir jāizmanto. Un tāpēc paneļa diskusijas, vai mākslīgais intelekts ir gudrākais manā uzņēmumā, riski, kuriem jāpievērš uzmanība un iespējas, kas jāizmanto. Aicināšu skatos dalībniekus. Jāni Paksi, biznesa tehnoloģiju ekspertu, lūdzu. Agni Jakuboviču, C-Apply IT dibinātāju un vadītāju, lūdzu. Zigmundu Vīķi, Eiropas digitālās inovācijas centra digitālās transformācijas vadošo ekspertu, lūdzu. Ģirtu Jēči, akcijas sabiedrības Dobeles dzirnavnieks pārtikas produktu ražošanas vadītāju. Paldies, jā, sveiki, labdien! Un moderators šai diskusijai būs Aleksandrs Ļubinskis, Cēsu digitālā centra vadītāja vietnieks, Eiropas digitālās inovācijas centra eksperts un reģionālais koordinators. Aleksandr, nododu mikrofonu jums. Man viņš Skatuve ir jūsu. Visgarākais tituls, jā. Visiem tiem, kas mūs skatās tiešraidē, visiem tiem, kas ir šeit, man gribās sākt ar tādu pavisam īsu stāstu. Jūs redzējāt, tas nosaukums ir garš, un tas digitalizācijas eksperts ir tāds nosaukums, kas ir man nokļuvis manā īpašumā, ja tā var teikt. Un viņš uzliek kaut kādu tādu rādītāju vai kaut kādu tādu ļoti smalku līmeni varbūt, un es izmēģināju citādāk. Es no sākuma pamēģināju, kā varētu būt, ka es būtu iedvesmotājs, piemēram. Baigi neaizgāja. Cilvēki īsti nenoticēja tam, ka tas tā var būt kā iedvesmotājs. Tāpēc es atgriezos pie eksperta. Un tagad es diezgan bieži satiekos ar dažādiem uzņēmējiem, lielākiem, mazākiem, pārtiks nozarē un dažādās citādās. Un mēs tiekamies mācībās, kurās mēs daudz runājam gan par mākslīgo intelektu, gan par dažādām citādām digitalizācijas iespējām. Un tas rezultāts no tā visa ārā ir viens ļoti spilgts piemērs, un kolēģi, es domāju, ka būs tāds dzirdējuši nemazums reižu. Mans uzņēmējs tajā reizē teica tā, es neļaušu kaut kādai mikroshēmu kastei un kaut kādam mākslīgajam intelektam pieņemt manus biznesa lēmumus. Un es viņam teicu, jā, tādā ziņā viss ir visklabākajā kārtībā. Jūs noteikti varat mēģināt, jo, ja gadījumā, ja kaut kas noies greizi, jūs joprojām varēsiet atrast kādu vainīgo. Tad tas būs mākslīgais intelekts. Mēs varētu teikt, ka viņam ir vārds uzvārds un viss ar to ir kārtībā. Bet, jo mums patīk kaut kādā mērā meklēt to vainīgo, bet mākslīgais intelekts jums iedod pavisam citu pagriezienu, pavisam citas iespējas. Un kādas tās iespējas ir un kāda ir tā lielā bilde, tur es aicināšu Jāni mums iedot tādu perspektīvu. Kā tas viss īsti izskatās? Labdien! Jā, gribēju jums šodien pastāstīt un izrunāt to tēmu. Jā, šis provokatīvais nosaukums, un es tā lai redzētu visu, vai mākslīgais uzņēmums ir gudrākais jūsu uzņēmumā? Vai viņš kāds kļūs? Vai joprojām tomēr šie cilvēki būs tie, kas pieņems lēmumus, un mēs tikai varbūt ieklausīsimies. Šodien parunāsim par to, kāda tad pielietojumi ir, jo objektīvi pārtiks industrija bijusi viena no tām, kas ir visaktīvāk izmantojuši šos tie iespējas. Tā ir skaitā Latvijā, varbūt mēs pat par to nevienmēr esam iedomājušies, bet jau gadu desmitiem ir izmantots kvalitātes kontrolē, gan zivu ražošanā, gan citās rūpniecības, un tas jau strādā Latvijā.
Mēs varbūt par to nevienmēr tā iedomājamies. Un kāds tie pielietojumi ir kopumā pārtikas nozarē? Protams, tās sfēras nosedz gandrīz jebkuru jūsu procesu. Sākot no ražošanas, sortēšanas un tālāk jau loģistikas. Un tie soļi, kas tagad ir veikti, viņi ir gājuši arī krietni priekšā. Sākot no tā brīža, kad jūs vispār izlemjat, ko jūs vēlaties ražot, un jums mākslīgais intelekts palīdz pateikt priekšā, kas strādās, kas nestrādās un pat kāpēc strādās. Un paskatīsimies dažus tos gadījumus. Viens ir kvalitātes kontrole, un tas ir visbiežāk izmantotais. Ja mēs paskatāmies arī uz pasaules statistiku, tad tā ir vismaz 60% gadījumu, kur ražošanā, vai sevišķi pārtikas ražošanā tiek izmantot šo te. Tas ir, kā piemēra varētu būt tie paši jūs ražojat zivis, vai viņas pareizi nogrieztas, vai viņas pareizi sasortētas. Cits piemērs, ko noteikti, kas jums varētu būt skaidrs, olu šķirošana, vai šīs olas ir kvalitīvas, nav kvalitīvas, vai vēl vienkāršāk dzērienu pildīšana, vai kārtīgi aiztaisīt pudeli, vai piepildīt un tam līdzīgi. Tā kā kvalitātes kontrole jau no laika bijusi, un tā ir viena no pirmajām vietām, kur ir aizstāts cilvēks ar mākslīgo intelektu. Nākošais ir produktivitāte, viss, kas saistīts ar uzskaiti, ar rezultātiem un tam līdzīgām lietām. Tas, kas vēl ir būtiski, katram mehānismam ir kaut kāds kalpošanas laiks. Un tas, kur aktīvi tiek izmantots mākslīgais intelekts, ir tieši plānot, kad man kādu iekārtu vajag labot vai nevajag labot. Minēšu jums vienu piemēru, viens liels starptautisks uzņēmums, kur nodarbojas ražošanā, viņiem diezgan daudz, kas jau ir automatizēts, robotizēts, un šajos robotos ir iekšā mazi devēji, kas pasaka, vai un cik kvalitīvi šī iekārta strādā. Un tas, ko viņi jau no tā saprot, vai šai iekārtai jāveic remonts, vai viņi vispār ir jāmaina, un nevis gaida, kad notiek kaut kādas problēmas, lai risinātu tās jau apstājodinot visu līniju. Protams, tas ir arī tajā brīdī, ka jūs esat saražojuši, kā visefektīvāk piegādāt. Vēl jau vairāk ņemot mūsdienās kvalitāti un piegādes ķēžu saistītos punktus, kad kā visefektīvāk, viskvalitīvāk man piegādāt man risinājumu. Un, protams, tas arī ir paša pārtiks drošība, jo mūsdienās arvien aktuālāk tas ir, un to mēs arī šeit izstādē redzam, katrs rūpējās, katrs rāda šos certifikātus, un mākslīgais intelekts palīdz to risināt. Un moderna lieta tagad ir ilgtspēja, un tas ir tas, kas daudziem jau ir aktuāli, un tie, kas strādā starptautiskos tirgos, būs, un to jūs paši jau varat zināt, ja jums ir liels apgrozījums, jums jau pašreiz ir jāgatavo informācija, bet arī tie, kas jums ir starptautiskie partneri, Skandināvijā, citur Eiropā, viņi jums sāks prasīt šīs lietas arvien regulārāk, līdz ar to tā ir vēl viena lieta, kas jums noteikti palīdzēs. Un kopsavilkumā te jūs varat redzēt tās galvenās lietas, kur varbūt katrs jūs varat ieraudzīt to, kas ir aktuāls jums, kas ir, varbūt jūs vēl tikai domājāt, jūs varbūt domājat, es esmu ražotājs, priekš kā man tas vajadzīgs. Bet tad, kad jūs izējat cauri kopā jūsu šim te procesam, jūs ieraugat, kurās vietās tieši tad mākslīgais intelekts man var palīdzēt. Bet ir arī daži izaicinājumi. Un paņemsim, apstīsim tos galvenos, datu kvalitāti un pieejamību. Jā, mums ir dati, bet kā ar viņiem strādāt? Ko no viņiem saprast? Vai tas ir aktuāli, vai tas nav? Nākošais ir datu konfidencialitāte. Ja, tas pats populārais, mēs zinām, ka ir ChatGPT, bet īsto datu, ko mēs ieliekam, mēs nezinām, kurš un kad viņus izmantos. Nākošais kvalificēts darba spēka trūkums. Jā, šeit mums skatos ir eksperti, kas var jums palīdzēt, bet tāpat laikā, ja man vajag šādus ekspertus, kur es viņus varu dabūt, kā man viņu palīdzēs un vai viņiem būs pietiekams kompetences, kas ir vajadzīgs tieši manam uzņēmumam. Būtisks arī integrācija. Dažreiz mēs sabūvējam tik sarežģīts risinājums, ka viņus ir grūti pēc tam kaut ko pielikt klāt. Un kas vēl būtisks tagad nāk klāt, atbilstība normatīviem aktiem, parādās jaunas regulas, vecās tiek uzlabotas, kā ar tam visam līdz tik cauri. Tādā kopsavilkumā šīs būtu tie galvenie izaicinājumi. Ja? Un, jā, varam teikt, ka tie ir mākslīgā intelekta izaicinājumi. Bet objektīvi tie izaicinājumi mums ir bijuši arī pirms tam, arī pirms mākslīgā intelekta. Tātad, ja mēs skatāmies, ja mums ir jauni izaicinājumi, bet viņi ir tādi paši, kā bija vecie, vai tiešām mums ir vajadzīgs mākslīgais intelekts, lai tiktu ar viņiem galā. Ja?
Tā kā te atbilde būtu tāda, ka dažreiz mēs varam vienkārši sākt ar sevīm, saprast vai un ko mēs varam izdarīt paši ar savām kompetencēm, izmantojot prakses, kas strādā, un tai brīdī, kad mēs jau gribam pāriet nākošajā līmenī, mākslīgais intelekts mums palīdzēs. Un parādīšu jums piemērus, kas jums tam palīdzēs. Ir viena no programmām, kas tiek attīstīta sadarbībā ar Latvijas informācijas tehnoloģiju klāsteri, ir AI Kickstart. Iespējams, jūs esat dzirdējuši par Kickstart, kas bija programma tieši veicināt digitālās prasmes. Un ja jau tās digitālās prasmes ir attīstītas, skaidrs, nākošais līmenis virzīties uz mākslīgā intelekta prasmēm. Un tā ir jauna programma, kas tagad tiek veidota. Par to arī jums pastāstīsim šodien gaitā. Otra lieta, kas jau ir pieejama, ir izveidots mākslīgā intelekta studija, kas ir pieejama skolas ielā, un kur katrs no jums var pieteikties vizītē, kur jūs redzēsiet jau kādi pielietojumi, kā viņus var izmantot un ko vispār darīt ar mākslīgo intelektu. Tā kā tās iespējas jau ir, izmantojiet, un tāpēc, ejot tālāk, gribu dot vārdu kolēģim, kurš pastāstīs jau praktiskus piemērus, kā to realizēt. Jā, tieši tā, jo tāda vispārīgs skats forša lieta, bet visiem kā vienam, es domāju, tiem, kas gan skatās tiešādē, gan skatās šeit, viņiem gribās dzirdēt tādu, angliski saukto use case. Vai tu vari pastāstīt, ar kādām situācijām jūs esat uzņēmumā Playa IT tikuši galā un kā tas sasaistās un kā tas viņiem ir palīdzējis? Jā, labdien, es arī piecelšos kājās, jo es neredzu, ko jūs redzat tajā brīdī. Kur man ir? Kur būs. Jā, tā kā Jānis jau diezgan labi jau nosedz visu to perimetru, kas tas tāds mākslīgais intelekts, kā viņi var pielietot, un ka tas nav tikai vienā, otrā vai trešā nozarē, un pārtiks nozare noteikti nav kaut kāda īpašāka. Man atliek reklamēt šobrīd ļoti ātri sevi un pastāstīt par dažiem use case'iem. Un sākšu ar to, ka mums ir piešaut acis šiem te specifiskajiem iepriekš neesošiem risinājumiem, kādus mēs mēģinām uzbūvēt mūsu klientiem, un mums arī sanāk. Tad mums ir piešaut acis. Tur, kur jūs redzat izaicinājumu, mēs redzam risinājumu. Un tā ir tāda mūsu pamatlieta, ar ko mēs lepojamies. Mēs esam iemācījušies atrast gandrīz jebkurai problēmai risinājumu un to arī uzbūvēt. Tā, pavisam īsi infografiks, kas mēs esam. Mēs esam 12 gadus tirgū, 40 cilvēku, 40 ekspertu komanda. Tipiski mēs esam pirmais, ja vienīgais paliekam kā uzticamības persona, ja mēs parasti mākam ar visām lietām tik galā, un tad mēs arī palīdzam darīt ne tikai mākslīgu intelektu, bet arī citas lietas. Mums ir ļoti daudz realizētu projektu šo 12 gadu laikā, un mēs vienmēr tā vai citādi atrodam risinājumu. Vai tas ir taisns ceļš vai līkumotāks, bet tas risinājums galā ir jāatrod. Citādi mums nesamaksā rēķinu. Ejam uz priekšu, un tad ko tad mēs taisam? Tātad būvējam mēs lietas industriālas, tātad to starp pārtiks nozare, mums ir veselības nozare risinājumi, gudrās pilsētas, mums ir retails, mums ir mazumtirdzniecība un horeka, mums ir mēdījos risinājumi. Mēs taisam arī standartizētas IT sistēmas. Pietiks sausus tekstus, paskatāmies uz video. Tā kā es pats esmu ar inženiera fonu, tad man parasti patīk redzēt, kā tās lietas dzīvē izskatās, nevis izskaisināti mārketinga materiāli. Un šeit tad es arī rādu, kā tās sistēmas izstāsta no otras puses. Un tad, kā jau Jānis teica, ja mēs runājam konkrēti par pārtikas nozari, šeit ir savākti mūsu pēdējā laikā projekti tieši pārtikas nozarē. Un sāksim ar to, ka pašā labajā augšējā, pašā kreisajā augšējā stūrī mēs redzam sistēmu, kas uzskaita kravas pienākšanu, aizbraukšanu, pa vidu svaram, skatāmies, vai viss ir sareģistrēts, tad pārbaudam notikumu ķēdes. Vai viss notiek tā, kā vajag, vai process notiek tā, kā vajag. Attiecībā uz automašīnām. Mākslīgais intelekts ierauga mašīnu, atpazīst, ierauga numurzīmu, nolasa un salīdzina pa visām datubāzēm, visiem reģistriem, vai viss ir piereģistrēts, vai mašīna nosvērusies, vai braucot ārā ir atkal nosvērusies, un vai nav kaut kādas anomālijas. Ejam tālāk. Iepriekš pieminētās olas. Divās vietās redzam olas, tad par tiem abiem arī runāšu. Skaitam olas un saprotam piedošanu par vulgaritāti, cik sūdainas viņas ir, un ne tikai, protams.
Ko mēs ar to darām? Ko dara klients? Ar to klients saprot, kāds ir ražīgums no katras kūts un saprot, vai kādā no kūtīm dzīvniekiem nav kaut kādas problēmas. Iespējams, ka pārtiks piedevis ir nepieciešamas. Tāpat tās apakšējā malā, tās, kas ir plēstās olas, tur saprot, vai šī te iekārta strādā korekti, vai viņai nav vajadzīga kaut kāda apkope, un saprot arī konsistenci, vai nav tajā olas baltumā vai dzeltenumā kaut kādi ieslēgumi, nezinu, svešķermeņi, piemēram, un no tā atkal izdara secinājumus par dzīvnieku veselību. Kas vēl ir? Pa vidu redzam mikroskopu. Būvējam arī tādas lietas un saprotam, vai, piemēram, tajā gadījumā piena produktos ir tur noteikts piesārņojuma līmenis, ja bakteriāls piesārņojuma līmenis. Tātad, cik produkts atbilst kādai kvalitātei, kad viņš varētu sabojāties, kad ne, vai piena iepirkuma gadījumā kādas klases piens tas ir. Tostarp roboti pārliekam tajā gadījumā būvējām sistēmu, kas ir spējīga paņemt zivi, saprast, kur ir galva, kur ir aste, norientēt, lai pēc tam tālāk procesētu uz līnijas, aizstājot cilvēku krāvēju. Un tāras kvalitātes kontrole, saprast, vai tarā ir problēmas, vai produktā ir problēmas, vai piepildījuma līmeņi ir, un tā tālāk, kas atkal dod ieguvumus, novēršot kaut kādus potenciāli produkta defektus, vai arī līnijas iespējams bojājumus, ja tara ir, piemēram, bojāta. Un pašā augšā arī redzam ēdienu atpazīšanu vienam lielam ēdinātāju kompānijai, patreiz vēl nevar atklāt, kurai tas tieši notiekās ieviešanas stadijā Igaunijā, un tur, tā teikt, atpazīt, kas tas ir par ēdienu, lai automātiski sastādītu rēķinu un aizstātu kasierus. Tātad atkal, kā jau mēs te redzam, tātad pārtikas nozare, bet risinājumi ir pēc būtības tādi paši kā daudzās citās nozarēs. Jā, parasti biznesajiem tie ir kaut kādi izaicinājumi, un tātad tiem izaicinājumiem ir nepieciešami kaut kādi risinājumi. Nu, un tad tā būtiskā lieta, laikam, ko es vēlos pateikt, šīs visas mākslīgā intelektā, ar mākslīgā intelektā tehnoloģiju bagātinātās sistēmas, IT sistēmas, viņas visas pēc savas būtības ir inovācijas. Un kā jau ar inovācijām, nevienmēr mēs zinām, kā mēs pabeigsim to inovācijas procesu. Un iespējams, ka par to varētu būt arī kāds jautājums, un mazliet sīkāk pastāstīšu. Tad tās inovācijas var nebūt vai nebeigties tā, kā mēs esam sākumā iecerējuši. Un, lai to labotu, tad to var darīt pa soļiem. Un, teiksim, tie, kas ar projektu vadību nodarbojas, tie zina tādu iteratīvu pieeju, agile pieeju vai soļu pieeju. Tā teikt, vienā reizē viens solis, skatāmies uz rezultātiem, saprotam, ko darīt tālāk. Tad šī te laikam neiedziļināšos sīkāk, ir tas slaids, kurā mūsu, tā teikt, 12 gadu pieredze ir apkopota un sastādīta tā, lai klients ir spējīgs kontrolēt savas izmaksas, vienmēr dabūt rezultātu, un arī, lai mēs vienmēr esam pārliecināti, ka tajā novērtētajā budžetā mēs ar garantiju tiekam iekšā un ar garantiju sasniedzam klienta vajadzības. Laikam tas būs arī viss par pašreklāmu. Tā teikt, klientiem mēs iegūstam sarežģītību, savukārt klients iegūst rezultātu. Tie ir mūsu klienti. Paldies. Mani sauc Agnis Jakubovičs. Agni tur nekur arī nepazūdi. Bet šis ir tas brīdis, kad es labprāt pārēju diskusiju paneļa formātā un sarunā iesaistu arī Ģirti Ēči. Ģirt, tu esi mums šīs diskusijas viens no atslēgas cilvēkiem. Tiesa, mēs esam tikai 4 līdz ar to, 5, bet atslēgas cilvēki līdz ar to ir viss. Bet tas stāsts, ko Ģirt, es no tevis sagaidu šobrīd. Pastāsti uzņēmumu, kas ir tas, kas ir jūsu aprīkojumā, ja tā var teikt, jau tagad. Un tad iesim no tā mazliet tā dziļāk, jo tad būs tāds reāls pierādījums, kur ir viens uzņēmums, kur tas viss ir ievies. Tas nav tikai slaidā šiten, kur dažādas mazas filmiņas, ko tu zini, kā tas radās, bet kur reāls dzīves piemērs. Pastāst mums par to. Mums tur jāieslēdz droši vien mikrofons ir. Jā. Labdien! Jā, pats vienkāršākais, kā jau mēs redzam, izmantošajās visas tehnoloģijas, kas ir datorreidzes, ir gala produktā. Pašās beigās, lai varētu konstatēt kādus defektus vai kādu problēmu, lai tā neaiziet pie klienta, lai nebūtu attiecīgi izmaksas
saistībā ar produktu atsaukumiem vai vešanām atpakaļ, un arī, protams, reputācijas zaudēšana un laika zaudēšana arī klientam, ne tikai ražotājiem. Un, jā, mēs arī izmantojam tādu veidu tehnoloģijas, kas lasa marķējumus, ne tikai vai viņš ir vai nav, bet arī reāli vai ir tas, kam tur ir jābūt, vai ir nomarķēts. Tāpat arī paciņas kvalitāte, vai viņi ir aiztaisīti kārtīgi, vai viņi nav sabojāti. Bet vispirms tam ir ļoti garš process, un ir ļoti slikti, ja tikai process pašās beigās tiek konstatēts, ir problēma, un tad ejam atpakaļ soli pa solim un attopamies, ka problēma jau mums bija pašā sākumā varbūt. Un tāpēc, piemēram, pie graudu attīrīšanas mēs izmantojam tehnoloģiju, kas optiski šķiro graudus. Protams, ir graudu attīrīšanas sistēmas, kur viņi tiek attīrīti no visiem piemaisījumiem, kas nāk no lauka, bet ir arī optiska šķirošana, jo tas teiciens, ka medus mucu var sabojāt dervas piliens, tas ir ļoti izteikts arī tieši graudiem, jo, ja vesela partija ir ļoti laba, tur un nedaudz būs bojāti, inficēti, tas var radīt problēmu visai pārējai partijai. Un, lai no tā izvairītos, viņi tiek optiski šķirot. Tas notiek pavisam vienkārši. Katru graudu kamera apskata, un ja gadījumā ir neatbilstība, tad viņi tiek gaisa strūkli izšaut ārā. Tādam nezinātājam, tagad iedomājoties to scenāriju, ir līnija, graudi nāk vienkārši ārprātīgā ātrumā, un tu saki, katru graudu apskata kamera. Tieši tā, katru graudu apskata kamerā. Labi. Ļoti kosmiski izklausās, jā, bet tā arī ir. Un kāpēc tāda ir vajadzīga? Protams, agrāk tādas tehnoloģijas nebija, cilvēki ņēma paraugus ar rokām, vai tur ik pa pusstundai, vai varbūt kāda tehnoloģija, kāda automātisks relīņš ik pa brītņam paņēma paraugu, lai varētu dabūt vidējo paraugu. Bet jebkurā gadījumā vidējais paraugs nekad nevarēs atspoguļot 100%, kas tur ir bijis, jo pirms paraugu ņemšanas, pēc paraugu ņemšanas var būt tā kvalitātes problēma, un tad līdz ar to viņi nemaz netiek ieraudzīti, netiek apzinātā. Bet šādā veidā, ja viss tiek katrs mirklis, katra sekunde tiek apskatīta, tad var būt droši, ka viss ir aizgājis atbilstoši. Vai tā tehnoloģija, kas ir jūsu rīcībā šī gadījumā, ir arī kaut kāda tā tālākā darbība? Tagad viņi ierauga, ka tas grauds nav ritīgs, vai teiksim, viņam ir kaut kāda tur bojājuma. Kas tālāk? Tur izlasa ārā? Nē, kā jau es teicu, jā, ar gaisa strūklu viņa tiek izšaut ārā, izpūst ārā. Labi, nebūsim galīgi kosmiski, ka tur vienu graudu izpūš ārā, jā. Viņš jau tur bišķi paķer līdzi, varbūt kādus 4-5 graudiņus, bet katrā ziņā tas nav tā, kā ar milzīgu putekļu sūcēju pūst ārā kilogramu, viennozīmīgi nē. Un tad līdz ar to var sākties tānkamais ražošanas process. Salīdzinoši nesen mēs uzbūvējām jaunu ražotni, makronu ražotni, kas tā arī saucās inovatīvā pastas ražotne. Un tajā arī ne tikai beigās tiek pārbaudītā kvalitāte, bet viss jau sākās no izejvielas. Ar speciāliem sensoriem un kamerām tiek aplūkota izejviela, tiek noteikts, vai pareiza krāsa, pareiza granulācija, pareizs mitrums, vai vispār izejviela tā ir tā pareizā, ko mēs gribam, jā, vai tur kāds kļūdas pēc neiet pavisam kas cits. Un tā, ja gadījumā ir novirze no normas, tad atkarībā no tā, cik tā novirze ir liela, vai ir paziņojums par to, vai ir dozēšanas apstādināšana pilnīgā. Jo ja gadījumā ir ļoti liela novirze, tad sistēma nepieļauj turpināt ražot neatbilstošu produktu. Ja ir maza novirze, tad viņi dod laiku atbildīgajām personām pieņemt lēmumu, vai tā novirze ir pieļaujama vai nav pieļaujama. Un pēc ražošanas procesa jau gala produkts tiek apskatīts un salīdzināts ar izejvielām. Un tādā veidā tiek zīmēts jau grafiks, zināmā veidā trends, lai mēs arī spētu jau pie izejvielas, pie procesa sākuma
paredzēt, kāds būs iznākums. Un līdz ar to tas dod pieredzi arī nedaudz atkāpties no tām ļoti striktajām robežām. Kaut kādā mērā mēs varam teikt, ka jūs tādu brāķi vispār tad nepieļaujat, un tas ir tas, kas tur galā sanācis, vai ne? Brāķis jau vienmēr var sanākt tik un tā, jā, bet mēs brāķi nepieļaujam, ka viņš aiziet tālāk, uz konkrētās līnijas. Bet mēs te visi runājam par kvalitātes to drošību, par pārtikas drošību, par kvalitāti, par reputāciju klienta acīs, bet ļoti būtiski ir arī nodrošināt savu darbību ar nepārtrauktību. Un tieši tā tehnika ir jāapkop, tehnika ir jāremontē, tehnika ir jāmaina, bet nevienmēr mēs varam sekot līdzi vadlīnijām, ka tur tā kā automašīnām ik pēc cik tur tūkstošiem jāmaina eļļa, vēl kaut kas. Protams, arī mūsu iekārtām tas ir, bet eksploatācijas apstākļi var būt dažādi, var būt mainīgi, var būt lielākas slodzes, mazākas temperatūras ietekme, arī materiālu pašu iekārtu var būt brāķīgāks, labāks, mazāk labs. Tā ir atkal citu veidu mašīnu būvs ražošana. Bet mēs esam izveidojuši arī sensorus dažādus tajās iekārtās, kas mēra online visu laiku vibrācijas, temperatūras, jo, piemēram, ja notiek apkope, atnāk mehāniķis, viņš redz, ka viss ir kārtībā. Protams, iekārta ir atzisusi, iekārta jau ir atpūtusies, bet tas ir nepieciešams saprast, kā tā iekārta uzvedās, kad viņa uzsilst, kad viņai ir maksimālā slodze, un to mēs visu monitorējam. Un arī lielajos reduktoros eļļas kvalitāti pat monitorējam. Un tas sniedz jau ļoti lielu tādu priekšstatu un iespēju veikt preventīvu ārpus kārtas apkopi, nesagaidot, kad ir piespiedu apstāšanās. Jo piespiedu apstāšanās nozīmē ne tikai zaudēt laiku, kas varbūt konkrētā brīdī var būt ļoti kritisks, bet arī produktu, kas vēl līdz galam nav saražots, bet ir pusceļā līdz brīdim, lai būtu saražots. Ir tas, ko tu esi izstāstījis, nav vienas dienas darbs. Bet var ieskicēt, cik ilgā laikā šitie visi pasākumi, ko tu nosauc, realitātē ir tapuši? Jā, viennozīmīgi tas nav vienas dienas darbs, un tas arī nav viens projekts, ko es nosaucu. Tie bija dažādi mazi projekti, bet viennozīmīgi, piemēram, pastas ražotnē, no idejas līdz jau kaut kādam konceptam, bet ne vēl taustāmam, bija apmēram 2 gadi. Un pēc tam vēl arī jau ar ražotājiem izstrāde, uzbūvēšana, nodošana eksploatācijā, visi testi un pārbaudas, un tas vēl bija stabili gads. Ļoti intensīvu darba. Kāds, kurš šito klausās un domā, tur Dobels Dzirnavnieks ar mežonīgu kapitālu šito varēja dabūt gatavu, vai tu vari pateikt, sākumā taču jūs nezinājāt, ko tas reāli maksās. Vai tu atceries to posmu sākumā, kāda bija tā motivācija, kādu jūs to karogu cēlāt gaisā un gājāt, un kā tas bija? Jo kaut kādā mērā mēs varētu gribēt iedot skatītājiem, klausītājiem šeit to iedvesmu, ka nav uzreiz miljards pa galam. Nav motivācija, viennozīmīgi ir tā apziņa, ka būs labāk, un ka būs vieglāk strādāt. Un tas mūsdienu biznesa pasaulē, kur ir ierobežoti visa veida resursi, ir ārkārtīgi svarīgi. Bet galvenais ir tā vīzija, ko tad grib sasniegt, jo nereti ir... Tas galvenais izaicinājums, tieši tā, jo nereti tā doma, gribas, lai ir labi. Bet ko nozīmē labi? Tas pats, piemēram, gala produktu kontrolē. Ko nozīmē labs produkts? Ir ļoti precīzi vienmēr jānodefinē, kas ir tie punkti, ko vēlas pārbaudīt, ko gribas redzēt, un pēc tam, ko ar tiem datiem iesākt. Vai mēs gribam, lai tikai viņš ierauga, pasaka, hops, bija slikti un viss. Vai arī mēs gribam, lai vāc vēsturisko informāciju un pēc tam var vēsturiski atskatīties, piemēram, pēc gada nostrādāšanas, atvērt vaļā un apstīties, kādas bija tās biežākās novirzes no normās. Un tad jau var strādāt jau pie
kaut kādām korektīvām darbībām, lai tas neatkārtotos, lai tiem gudrajām ierīcēm nebūtu vairs jāatkārto un jāsaka, hops, kur bija problēma. Galvenais ir saprast, ko grib iegūt. Superīgi. Paņemam, lai šitas neizklausītos pēc tāda viena liela gara superstāsta, pieliekam klāt, lai būtu tā saruna plašāka, pieliekam Agni tev klāt. Šitajā perspektīvā ieliec kaut kādu tādu uzdevumu mazo sarakstiņu, 1, 2, 3 solīši, kas bija un būs mājas darbs kādam, kurš tagad saka, jā, tas tā izklausās baigā lieta, es labprāt gribētu. Kas ir mājas darbs? Ar kādu informāciju viņam pie tevis jānāk? Jā, tad tu īstenībā uzdevi to jautājumu ļoti sarežģīti. Viņš ir. Es apzinos, ka viņš nav. Tā kā tūlīt es nosaukšu tev, nekas baigi daudz nav jādara. Bet varbūt ir kaut kādas tās galvenās lietas, par ko mums ir kaut vai jāpadomā pirms tam. Mums bija jāpadomā par citiem jautājumiem, bet labi. Arī. Tūlītās es mēģināšu arī atbildēt. Tā pati galvenā lieta droši vien, ka ir tā ir inovācija. Ir jāsaprot, ka mēs nezinām, kā precīzi viņi beigsies. Kā jau mēs dzirdējām, viņi var arī prasīt daudz vairāk laiku, varbūt vēl visādi pagriezieni pa vidam. Un tad ir tas pirmais moments ir tāds, ka ir jānoskaņojās, ka tas nebūs vienkārši un ātri, bet tas nav obligāti, ka tas ir šausmīgi sarežģīti. Okay. Tādā grūtības ziņā tad būs jāpieliek piepūli. Tas ir pirmais. Otrais, nebūs tā burvju nūjiņa. Jā, nebūs tā, kā Agris neatnāks un konsultants vai IT uzņēmumi vai mēs vai kāds cits atnāks un uzreiz viss būs. Tas svarīgākais ir, ka būs jāliek piepūli. Tātad sava komanda būs jāiesaista pašam, kā uzņēmuma vadītājam, kā tam, kas plāno ieviest, viņu komanda, viņu cilvēki. Otrā lieta noteikti darīt to pa soļiem. Tātad vienu soli vienā reizē. Ir plāns, ir vektors skaidrs, ka mēs apmēram to horizontu nospraužam. Bet, piemēram, ja valsts institūcijām parasti patīk iepirkt visu līdz sīkumam izplānotu, tad tas te nestrādās. Tāpēc, ka dienas beigās noteikti nebūs tā. Būs kaut kā citādāk, varbūt pat labāk. Jā. Bet noteikti nebūs tā, kā bija izplānots. Un tas ir tā otrā lieta tām inovācijām. Tātad saprast, ka mērķis ir skaidrs, bet pa vidu mēs liekam pa vienam solītim. Un trešā lieta noteikti tā būtu tāda, ka, protams, mēs gribētu, ka visi klienti nāk pie manis, bet tā dzīvē nav. Mēģināt atrast pieredzējušu konsultantu, pieredzējušu šo te piegādātāju. Vienā vai visos, atkarībā, cik tas projekts ir liels. Ja tas projekts ir liels un ietver arī iekšēju kaut kādu procesu pārstrādi, kas ir nereti īstenībā, ir jābūt gataviem, ka tā nebūs viena funkcija, kuru iedos piegādātājs un ar to viss beigsies. Okay. Noteikti būs kaut kādi iekšēji procesi. Tas nozīmē, ka iekšēji arī ir jābūt gataviem šos te procesus pārskatīt, ieviest, mainīt kaut ko. Tā pieredze mums ir tieši tāda, ka mums ir vairāk projekti, ļoti konkrēti 2, par kuriem es arī atkarībā no tā, cik daudz laika būtu, varētu pastāstīt. Tas rezultāts nav gluži tāds, kā bija ieplānots, un tas piegādātais pieprasīja pārskatīt pilnīgi citus apgabalus tajā visā procesā. Un sanāca, ka jāpiepulās ir citur daudz vairāk nekā sākumā bija domāts. Un bija domāts, ka būs kaut kāda iekārta, viņi darīs kaut ko, ar to būs viss atrisināts. Izrādījās, ka tā iekārta strādā un dara tieši to, ko vajag, bet viņa rada problēmas citā vietā. Nākošajā procesā patiesībā. Kā jums gāja ar šitiem mājas darbiem? Tas saskan ar to, kādu pieredzi jums realitātē arī bija katrā no tiem projektiem? Jā, aptuveni tā arī ir. Jā, protams, bet, tur matā nevarētu būt. Jā, bet ļoti būtiski ir tas, ka vajag to mindset sev radīt, ka tas konsultants, iekārtas ražotājs vai jebkurš cits, kurš ienāk jūsu uzņēmumā, lai palīdzētu tās tehnoloģijas radīt, viņš jūsu uzņēmumu nepazīst. Viņš nepazīst jūsu produktu, viņš nepazīst jūsu to ikdienu un jūsu problēmas. Un jo precīzāk izdosies to aprakstīt, jo tas process arī būs gludāks. Jo nereti ir tā, sevišķi ir divas galējības. Vai ir ārkārtīgi pieredzējuši darbinieki, ļoti ilgstoši jau uzņēmumā strādājuši, kuriem tas liekas pats par sev saprotams, kā tu to var nesaprast, kā tu to nezini. Un ir atkal otra galība, ka ir samērā zaļi darbinieki, kas atkal
to informāciju nespēja iedot pietiekami dziļi. Jā, viņš tiešām arī nesaprot reāli. Jā, jo viņš arī reāli nesaprot. Viņš ir tāds pats kā konsultants. Ar divi nezinājuši satikušais un parunāja. Un tas ir pats svarīgākais. Pateikt visu, tas ir apmēram tāpatām, kā dakterim nekad nemelo. Ja? Dakterim ir jāzina viss, un arī konsultantam ir jāzina viss līdz pēdējai detaļai, lai viņš maksimāli labi var palīdzēt. Zigmund, iesaistām tagad tevi. Tu vēl neesi runājis nemaz. Pieliekam klāt tagad vēl vienu perspektīvu, kur mums ir scenārija, no kā izvairīties un ko ņemt vērā. Kā mums iet Latvijā? Jo tu esi, tur varētu teikt, kaut kādā mērā tur ir roka uz pulsa. Kā mums iet? Kas ir tas, ko tur ņemt vērā, no kā tur izvairīties? Varbūt iedot tādu perspektīvu. Jā, tāpēc es arī bieži vien saku, kāpēc tas, ko mēs tagad runājam, ir aktuāli. Nu, auditorija. Kāpēc? Atnāc gudri, kā saka, onkuļi un runā. Man ir jautājums, kuram uzņēmumam nav problēmas ar darbiniekiem? Jā, uztaisam šitādu mazu. Kuram nav tie ceļa roka? Paceļ roku. Nav problēma ar darbiniekiem. Jā, biedrībā ir daži darbinieki, ar tiem visi kārtībā. Prieks redzēt. Darba arotbiedrības. Maleči. Bet redziet, 99% nepacēl rokas, jo darba spēks, jeb darbinieki un sevišķi kvalificēti darbinieki, tā jau ir, tas jau kļūst deficīts jau kādu laiku atpakaļ. Un tas ir pirmais signāls, kuru uzņēmumi jau jūt, īpašnieki saprot, bet ko es varu darīt, apmēram? Neiznāca maiņas, vecākais neiznāca tur kaut kas, kā cits speciālists. Un tad saprot, ka kaut kādā brīdī, jo tas, ko minēja Ģirds par to, kad kaut kāds process aptrūkst. Ja? Un ko es novēroju, mēs kā šī gadījumā Eiropas digitāla inovācija centrs, palīdzot uzņēmumiem, pirmām kārtām to sāpi par darbiniekiem, ātri varam, kā saka, transformēt risinājumu. Kā piemēram, kā Agņa risinājums vai citi, kas starp citu arī šeit izstādē ir daudz. Ja? Un bieži nākamais jautājums, tas taču maksā dārgi. Jā, tas, ko mēs te runājām, vai jā, ne? Tas taču vai nav maksā miljardā? Jā, 100,000 virs tas jau skaitās dārgi, bet tad parēķini, cik darbinieki, teiksim, gadā tev izmaksā, nosacīt 3 darbinieki. Jā. Un tieši gadā, vai ne? Vai pat varbūt vairākos, jo tā tehnoloģija jau to strādās nevis 1 gadu, bet krietni ilgāk. Tieši tā, 3 darbinieki, pie ļoti pieticīgas algas, jā, apmēram tie ir tie 100,000. Tas pie tādas pieticīgas algas ar nodokļiem. Tad tu saproti, ka jebkuru iekārtu pa 100,000 gadu laikā vienkārši tev darbinieki, tu maksā darbiniekiem. Un skatoties no nozarēm, pārtikas nozara Latvijā, es teiktu tā, ir uzņēmumi, kuri ir izauguši un kuri ir, saprot, kur ir drēbe, jā, Dobels Zirnavnieks, viens no viņiem, kurus var pieminēt arī gaļas pārstrādē, kā uzņēmums Forever. Viņi ļoti, viņi saprata, ka tas ir izcinājums, ka digitalizācija, pat, es teiktu, automatizācija un kaut kur nedaudz robotizācija, tas ir tas, kas ir jādara. Jo vienkārši citādāk viņi nevar Citādāk viņi klibo un tas pudeles kakls veidojās tajā cilvēka, kā saka, personāla izaicinājumā, lai neteikt problēmu. Tas, ko par nozarēm, kāpēc šodien es īpaši gribu aicināt, kad nozarēs daudz ir metāla apstrādā, daudz ir arī koku rūpniecība, tā, kas saredz, ka digitalizācija tagad ir patiesībā vienīgā iespēja. Pārtika, es nezinu, vai jūtās pēdusi, vai kā. Tas kaut kādā mērā ir pozitīvi. Jā, baigi, ok. Nozars īpatnība. Jā. Bet tieši tāpēc es esmu šeit, lai aicinātu nekavēties, jo otrs, kāpēc svarīgi tagad? Tāpēc, kad palīdzība, ja pareizāk, ļoti būtisks atbalsts ir pieejams tagad, šogad. 24. gads ir īstais brīdis. Jā. Tagad jārīkojās. Jā, tagad. Jā. Tā kā tā. Tas ir 2 kāpēc. Atgriežamies atpakaļ pie ieviesējiem. Man gribās tad noskaidrot to, ko mēs arī bijām domājuši. Kas reāli var noiet greizi? Un ja mēs vien varam, ko man jāizdara, lai man nenoiet greizi? Kas ir tā pieredze, kur jūs esat redzējuši? Sākām tā, beidzās pilnīgi ne tā. Jā, piemērs kvalitātes kontrolē uzņēmums domā, ka viņiem ir brāķis apmēram 5-7%. Ieviešot tehnoloģiju izrādās, ka procenti ir ap 20 un varbūt pat vairāk. Ko darīt?
Un iekārta strādā ļoti labi. Viņa strādā labāk nekā bija gaidīts. Tas gan. Ļoti konkrēta problēma. Ko darīt? Un viņi domāja, ka tas 5 jau ir slikti. Nu, tā doma bija tāda, ka ir 5 slikti, vajadzētu arī tos nelaist pie klienta. Un tagad ir tas jautājums, 20% nevar noņemt nos, un tātad tu viņus laidīs tālāk. Vai arī tad tu ej pie, teiksim, ir 2 gadījumi. Vienā gadījumā ir izēvielu ražotājs, tad tur ir kaut kāda tāra, kurai nav kvalitāte atbilstošā. Un tas saka, labi, es tev varu iedot labāko produktu, bet tas būs 10 reizes dārgāk. Viss biznesa case lūst dēļ tā, ka ir tik labi kaut kāds viens posms sācis strādāt, ka viņš sāk, tā teikt, latviskojot, challengeot citu. Un te ir tas moments, ka ja uzņēmums atrod veidu, kā tikt galā ar tiem procesiem, tad iegūst ļoti lielu šo te konkurētspējas priekšrocību. Tas ir laikam tas, ko es tā pavisam sagatavotu un īsi varu atbildēt, jo tie case, protams, ir niansēti gari. Otrs, klausoties arī visu šo te diskusiju, man ļoti patikās tā piezīme par to, ka ir jāstāsta viss un ir pašiem arī jāzina viss. Un mums ir viens arī liels uzņēmums, ko mēs apkalpojam, kur mēs ieviešam iekārtas vairākās valstīs. Un mēs esam sapratuši, ka process notiekās apmēram tā. Visās rūpnīcās vienādas lietas ražo, un tu nevari ieviest citās. Tu vienās var un citās tas nestrādā. Tāpēc, tur ir mazliet kaut kāda savādāka kultūra. Jā, tāpēc, ka cilvēks strādā bišķi citādāk. Iekārts ir mazliet savādāks. Un viss tas process, kā tas notiekās, viņš paredz kaut kādas nelielas izmaiņas. Rezultāts nav, viņi nestrādā. Un tā problēma bija zinām jau no paša sākuma. Ja mēs būtu aizbraukuši apstīties, ja pats klienta pārstāvis būtu aizbraucis un apskatījies. Uzņēmums starptautiski viss notiekās attālināti un attālināti tiek vadīti sapulces. Un būdiņas uz papīra izskatās vienādas. Jā. Ar vienādām kastītēm, vienādām bultiņām un tā tālāk. Neviens nav atcēlis to cilvēka būtību, kas tomēr ir tā kā atšķirīga. Tieši tā, vienā vietā ir žāvētājs ir gāzes, otrā elektrība. Ir nosēdumi, viss, ko darīt. Iekārtai vajag papildus funkcijas. Tā kā es saprotu, ka laiks iet uz beigām, tā vismaz mums māja. Tās ir tās lietas, ko es gribēju pateikt no sevis pavisam ātri, un noteikti arī tā ir izglītība, kas ir pie Jāņa jau. Tāda klientam ir jābūt izglītotam. Varbūt Jāni, tu vari par to pakomentēt. Jā, nokomentē par izglītību. Jā, par izglītību. Pirmkārt, daudz kas tiek darīts jau pašreiz. Un tā skaitā ir šīs digitālo prasmu attīstība. Tagad iet gaisā jaunas programmas, kur vairāk nekā 20 programmas būs tieši par to, lai veicinātu digitālās attīstības. Un no viņām gandrīz 3. daļa ir tieši par mākslīgo intelektu. Tā kā uzņēmumi nāciet, un tur finansējumu līdz pat 70% atpakaļ varēs iegūt. Un man pārstāvot izglītību, liekas, ka ļoti svarīgi pieminēt ir, ka arī tur tas nenozīmē, ka būs burvju nūjiņa. Es aiziešu, pamācīšos kursos, un man uzreiz viss tankš, viss baigi, vienkārši viss saprotam. Jā, un te ir kombinācija jau ar pārējiem kolēģiem, nāk ar ekspertiem, kas zin, kā to jāizdara, nāk pie Zigmunda, kurš zin, kā pareizi to saliek un safinansēt, un tad zināšanas risinājumu saliekot kopā, tas labākais rezultāts. Ģert, vai jums ir vīzija, ko es daru tālāk, piedod, kad tā gribēju padzerties, bet nesanāk. Vai jums ir vīzija, kas ir nākošais solis jums? Jā, protams, ir vīzija par nākošiem soļiem, bet es domāju, ka tas nebūtu korekti, ja tavs sākt izpaust un stāstīt nākamos soļus. Bet katrā ziņā pie sasniegtā neapstāsimies un tikai uz priekšu šajā virzienā. Kolosāli. Vai mums ir jautājumi? Ja jums ir jautājumi, jūs tagad drīkstat ātri klikšķināt podziņas. Es pieņemu, ka arī tie, kas ir tiešsaistē, var saklikšķināt podziņas un kaut ko uzdot. Vismaz vienu mikrofonu jāiedod. Es nāku ar jautājumu sadaļu. Aiziet. Bet pirms es uzdodu jums jautājumus, uztaisīsim vienu eksperimentu, labi? Aiziet. Tā, man šeit telefonā ir mākslīgā intelekta aplikācija. Ļaujiet minēt. Kāda? Miniet. Tā, es jau biju ar savu intelektu sapratusi, ka man jāsagatavo, lai es ilgi nerakstītu, nekavētu laiku. Un jautājums man ir tāds pats kā diskusijas tēma, tikai es izmainīju vienu vārdu, nevis jūsu uzņēmumā, tātad vai mākslīgais intelekts ir gudrāks jebkurā uzņēmumā, bet es ieliku jūsu, jebkurā, nevis mūsu, jo tur mākslīgais intelekts var pārprast man jautājumu. Nu ko, aiziet? Es domāju, ka te ir jāatbild nozares speciālistam. Es tūlīt atbildēšu. Tas ir tas, ko tur atbildēs. Es tūlīt jums atbildēšu. Ko tad mēs te? Nu tā, un klausties. Tad mēs pārliecināsimies, vai viņi to tiešām no sirds un no rajona, vai tomēr no mākslīgā intelekta.
Tātad mākslīgais intelekts nav automātiski gudrākais jebkurā uzņēmumā, jo tā spējas ir atkarīgas no konkrētā pielietojuma un datiem, ar kuriem tas tiek trenēts. Tālūk. Tāpēc mākslīgais intelekts nav gudrāks visās jomās. Uzņēmuma panākumi parasti balstās uz abu spēju kombināciju. Mākslīgā intelekta automatizācijā, analīzē, bet cilvēki pieņem stratēģiskus lēmumus, attīsta inovācijas un nodrošina emocionālo inteliģenci. Nu, būtībā gudrāk pateikt, sagan tieši tas, ko tu teici. Es teiktu, mats matā, tikai bišķi citi vārdi. Es gan pieminēt pagaidām. Jā, pagaidām tas tiešām, tās tehnoloģijas attīstās tik ātri, ka iespējams pēc 2 gadiem varbūt būs savādāk atbildi. Jūs tā kā apšaubat? Nē, to arī atbildēs mākslīgais intelekts. Mēs atvērām tagad citus vāciņus, tajās ir visādi vēl tēzes, ko parunāt. Un tagad mans mākslīgais intelekts ir sagājis sviestā. Jo tāda ir arī nosaukums šai skatvēm. Jā, jo izrādās, ka mākslīgajam intelektam ir nepieciešama elektrība. Ir. Un savienojums. Un ja tas ir. Tā, jums ir jautājumi iebiruši caur slido.com. Lūdzu, visi, kas ir ieinteresēti šajā jautājumā, droši uzdodiet jautājumus šajā aplikācijā. Pirmais jautājums, vai mākslīgais intelekts nav māns naudas pelnīšanai? Jo tomēr tas nav intelekts, bet gan apmācīta mašīna un labs kods un burtiņi. A un I uzcīt cenu par 70%. Lūdzu, kāds būs jūsu atbildes? Es domāju, ka iedodam... es domāju, ka Andri, tu... Okay, man ir uzreiz atbildi ļoti īsa. Tātad... Pilnīgi piekrītu, nav nekāda mākslīgā intelekta, tā ir apmācīta mašīna, bet nepiekrītu tajā, vai tas ir māns. Tas noteikti šobrīd ir hypes. Mēs par to daudz runājam, pateicoties ChatGPT. Tehnoloģija jau pieejams ir sen. Pirmais modelis radīts pagājušā gadsimta 56. gadā, bet tas ir instruments. Un tas ir instruments, ar ko var iet, tā teikt, uzņēmumu inovatīvu attīstības ceļu, palikt labākiem, pelnīt vairāk, produktīvākiem un tā tālāk. Tātad par mākslīgo intelektu es aicinu domāt kā par ar rokas skrūvgriezni un elektrisku skrūvgriezni. Tas ļauj celt produktivitāti, droši vien kvalitāti, daudzas citas lietas, bet tas ir instruments. Viņš nekad nebūs gudrāks, Zigmund piedod, nepiekrītu. Viņš nepārspēs cilvēku. Bet viņu var pielietot super efektīvi un panākt ļoti, ļoti lielu pievienoto vērtību. Un tajā ziņā gan tas ir riktīgi labs rīks. Vai mākslīgais intelekts ir arī kalkulators? Viņš var izdarīt jebko, bet atgriežoties pie iepriekšējā, jo labāk mēs kā profesionāļi, jo labāk mēs kā cilvēki mācēsim, zināsim to, jo vairāk mēs no viņa dabūsim ārā. Un tad tas jau mūsu katru ziņā, cik mēs paņemam, un tas ir, kāpēc mēs arī esam šeit. Mēs to zinām. Cilvēki, kas pieļauj, kas mūs klausās, arī jau daudz zina. Bet jo vairāk mēs zināsim, jo mums pašiem būs vieglāk tās sarunas starp kolēģiem, pēc tam būs nevis kā, bet kā to vislabāk izdarīt. Par kalkulātoru man ļoti patīk viena tēze, kas saka, ka lielie valodas modeļi, kas ir to, ko jūs tur izmēģinājāt tikko ChatGPT, kas ir kaut kādā mērā valodas kalkulators. Man patīk šis formulējums. Viņš ņem un sakalkulē vārdus, un vai viņš apzinās, ko viņš jums atbildēja? Nē, vai ne? Jā. Domāju, ka pilnīgi noteikti nē. Labi, mums ir vēl? Nākamais jautājums. Digitalizācija, robotizācija, bet kā tas atsaucas uz uzņēmumu elektrības patēriņu un citām operacionālajām izmaksām? Interesants jautājums. Es domāju, ka te iedodam reālo piemēru. Kā jums rūpnīcā tas notiek? Vai ražošanai? Cik tas maksā? How much?
Protams, ciparus jau es nekādus te nesaukšu eiro uz tonu vai vēl kaut kā, jā. Bet, Elektrībā izteikti. Elektrībā, jā. Bet tās ierīces, kas darbojās ar datorreidzes, tur elektrības patēriņš ir pilnīgais komata, varētu teikt tāpat kā lādēt telefonu, un tas nav uzskatāms par elektrības patēriņu, bet ja mēs runājam par kādiem robotiem un robotizāciju, tad, protams, tur ir elektrības patēriņš, bet ja tev ir robots, tad attiecīgi nav tur cilvēka, un tas atkal līdzsvarojās un ar ļoti lielu pluszīmi. Un droši vien, kad man gribētos vēl pat tevi papildināt, ka tās elektrības patēriņš, kas būtu, pat ja viņš būtu liels tādai detektēšanas mašīnai, tad ko nozīmē pārrēķināt to brāķī, kāds rastos tad, ja tās mašīnas tur nebūtu? Mums jānostata pretī šie, nevaram salīdzināt ābolus ar apelsīniem, mums jāsalīdzina kaut kādas tādas mērāmas lietas. Ļoti precīzi, ļoti rupji varētu teikt tā, lai kompensētu tur 1 kilogramu brāķi vai 5 kilogramus nebrāķi, un tikai tad iziet par nullēm. Labi. Tā kā mēs jautājums, kuras būtu tās jomas procesi, kur jūs noteikti neizmantotu mākslīgo intelektu? Es domāju, ka jāparunājās. Mums ir varbūt, ka tu vari nokomentēt no globālā biznesa menedžmenta viedokļa. No globālā biznesa man ir bijusi pieredze strādāt lielos starptautiskos uzņēmumos, kas noklāja visu pasauli. Un es varu pateikt, tādu sfēru gandrīz vairs nav. Gandrīz jebkur ikdienā. Nosauciet jebko, un jau ir tehnoloģijas. Nosauciet kādu, varbūt Nosauciet, kur tas nebūtu izmantots. Tas nemaz nebūs tik viegli. Pat tajās industrijās, kas kādreiz tika teikts, apkopējs vienmēr paliks, arī tur mēs redzam jau tās tehnoloģijas iet uz priekšu. Un arī tas jautājums ir droši vien mazliet atkal jāpadala. Tur ir dziļāka tā sfēra, jo mēs varam pavērt. Varbūt politikā. Jā. Es gribēju nosaukt 2 jomas, kurās es personīgi negribētu. Tās ir militārā joma, diemžēl tas tur notiekās, un to nekādīgi nevarēs apturēt. Un otra joma, ko es nosauktu, būtu hospice joma. Tajā brīdī, kad mēs esam veci un mēs mirstam, es negribētu, ka man blakus sēž robots. Tā būtu tā daļa. Ja man būtu jāizvēlās, tad es teiktu šīs 2. Pārējās viņi drīkst būt iekšā. Jā. Priekšvēlēšana kampaņas drīkst būt ar robotizētu. Nē, te ir tas moments, ka principā mēs negribam, tāpēc mums ir mākslīgā intelekta akts no tā Eiropas, un to vairāk vai mazāk mēģinās ierobežot, bet tā vai citādi es negribētu arī, ka, piemēram, ir krāpniecība, bet viņa eksistē. Un tā ir vēl viena joma, kurā arī ļoti daudz izmanto mākslīgo intelektu. Bet, ja teiksim, ir tas jautājums, kurās es teiktu, ka nevajadzētu, tās būtu 2 militārais un šis te hospice. Jā, paldies. Un tad beidzamais jautājums. Kur tad ir tā smalkā robeža starp cilvēku saprātu un mākslīgo intelektu? Mēs it kā viņu jau šeit apspriedām, bet varbūt vienā vārdā. Es gribētu vienkārši pārliecināt visus, ka tomēr tas saprāts ir uzvar par mākslīgo intelektu, tāpēc mēģiniet vienā vārdā. Kur ir tā smalkā robeža? Emocionālā inteliģence. Jā, ok, paldies. Nākamais. Šis bija labs. Labs, tiešām. Vai grūti pārspēt šito? Tagad es papildināšu, bet analītiska domāšanas spriestspēja, kas veidojās no zināšanām, kādas tu iegūsti. Ja? Kā tu apstrādā informāciju. Ja? Un tā skaitā, Jānis to pateica ļoti skaisti. Lūdzu. Un tagad man 3. jāizdomā, un abas 2 lietas jau pateica, kas bija uz mēles. Protams, tas ir tā cilvēks, tas, ko viņš efektīvi redz visu no A līdz Z, ja viņš ir gan izglītots un iekšā jomā. Robots, mākslīgais intelekts redzēs tikai to mazo josliņu, kur viņš ir programmēts un iemācīts. Jā. Un tā ir tā svarīgākā robeža. Vēl ko es gribētu pieminēt, kas cilvēkiem nav vēl atcelts intuīcija. Šeit man ir ko tomēr piebilst, jo mākslīgā intelekta tehnoloģija ir būtībā intuīcijas kopija. Bet es laikam piekrīstu tai emocionālai inteliģencei tajā dvēseliskuma ziņā, ka tas tomēr ir robots un tev nav sajūta. Es esmu mēģinājis terzēt ar robotu. Viņš ir ļoti emocionāli inteliģents, viņš spēj atbildēt, pieklājīgs, iejūtīgs un tā tālāk, bet sajūta nav tāda, ka es esmu
sabiedrībā. Man ir sajūta, ka es esmu tomēr viens. Es teiktu šo te momentu, to dvēselisko daļu. Paldies jums, kungi. Man liekas, ka man ir jāpiebiedrojas. Tas ir tiešām pareizi, jo tieši jūsu klātbūtne, lūdzu. Un noslēgumā visai skaistai Jā. mūsu runai. Es aicinu tūlīt skatītājus vai klātesošos ielikt savos plānotājos, pieteikties, ejiet edits.lv, piesakiet savu uzņēmumu automatizācijai, digitalizācijai, robotizācijai. Call to action jādara tagad. Dariet Un cilvēcīgo daļu atstājam cilvēcīgajā daļā. Jā, un paldies par cilvēcīgo daļu. Ļoti patīkami ir, ja mēs saskarsmē ar cilvēkiem, nevis ar mākslīgu intelektu, jo mēs varam paskatīties acīs, varam paspiest roku un pateikt paldies. Paldies jums, kungi. Paldies!